Labdien, un esiet sveicināti citā laika zonā skatītāji un klausītāji. Mēs pilnā sastāvā, kā jau pēdējās epizodes. Un šodien tad pastāstīsim mazliet par to, kāds tad ir aizvadīts šis 2025. gads, kurš no mums ir bijis rātns, kurš nerātns. Labi, nē, to aizkadrā principā izrunāsim tātad gada nominācijas, gada balvas. Uh, Daudz lieki muti nedzesēšu. Vārds vīriem, sveiki, vīri. Čau, Džeki, čau, Čau, čau. klausītāji. Priecīgs svētkus visiem, gan jums, gan visiem pārējiem. Bet, ķeramies pie lietas, ne? Pirmā nominācija - gada labākais Latvijas, Igaunijas spēlētājs. Tas, kas Latvijas, nevis Igauns. Dāvi, varbūt nosauc tos 3 nominātus. Mēs ļoti smalkās diskusijās izlēmām, ka mūsu 3 kandidāti būs Kristaps Čilps, kurš starp no basketbola kluba Liepājas pārvietojas uz VF Rīgu. Liepājā bija neapstrīdama līderu loma. Visu laiku bumba, visu laiku jādara ne tikai punktu gūšana, bet arī piespēļu dalīšana. Savukārt VF Rīgā tā loma ir nedaudz pamainījusies. Un viņš mazāk ir facilitators, bet vairāk ir tīrs punktu guvējs. Otrais ir ilgadējs Igaunijas Latvijas līgas snaipers, ilgadēja punktu mašīna, Artūrs Ausais. BK Ventspils leģenda jau varam. Kurš gadiem bijis? Tā nosaukt viņu. Ok, piekritīšu. Nu jau BK Ventspils leģenda. Stabila vērtība, ikgadējs līderis, ikgadējs punktu gūšanas motors, viss uzrukums ap viņu balstās. Un trešais cilvēks, par kuru daži varbūt bieži vien aizmirst, ir basketbola kluba Ogre, aizsardzības un uzbrukuma motors Kristaps Dārgais, kurš gadu iet, bet viņš īsti sliktāks nepaliek. Rīms. Baigā štēla tev sanāca klausies. Bet, vispār jāpastāst, ka mēs šo taisam par kalendāro gadu, nevis par šo sezonu, bet par visu 2025. gadu. Tāpēc man arī jums jautājums. Tā kā jūs vēl 25. gadā uzspēlējāt pret šiem vīriem, tad pret ko bija visgrūtāk? Vai īstenībā cik sentis liekas, vai ne? Vienmēr ir bijis šausmīgi katastrofāli grūti spēlēt pret Artūru Ausēju. Viņa mājkustība ir labāka mājkustība par jebkuru spēlētāju, pret ko es esmu spēlējis. Viņš es ar savu 1,82 m, 83 m. Mazāk. Labā dienā. Jā, paldies. Ar savu 1,80 m, nekad nelecu uz mājkustībām, jo vienkārši kāda jēga, ko es varu iesākt ar to. Es savā karjerā 2 reizes esmu uzsitis sodu uz 3-punktnieku pret Artūru Ausēju. Tā kā es neatceros, vai es vēl, gan jau ir vēl kāds spēlētājs, kuram es esmu pārkāpis noteikumus, izpildot tālmetienu, bet kaut kā Ausējiem tas sanāca vairāk. Un tas ir tikai viņa mājkustības dēļ, jo vienreiz uzrāva, es palicos, un viņš palīd tā kā apakšā. Izskoloju. Tā kā man no šiem 3 gribās teikt Artūru Ausēju, jo kaut kā ar Ķilpu sanāca atkal tā, ka viņš pret viņu es vienkārši nespēlēju aizsardzībā. Viņš nav mana pozīcija. Līdz ar to es viņu vienkārši nesadzu. Bet, es par Ausēju balsotu. Pērš gads tas sanāca, ka esmu sēdis visus no viņiem. Ka man ir bijis matchups gan Dārgais, gan Ausējs, gan Ķilps. Un par Dārgo man jāsaka, uzbrukumā varbūt viņu apsēdināt no punktu gūšanas. Jo viņš nav super agresīvi tendēts, groza nav agresīvs punktu guvējs, bet tā ir labā īpašība, kas viņam ir tas, ka ar viņu laukumā vispārējā kļūst reiz bīstamāk, ņemot vērā viņa piespēles prasmes un ņemot vērā to, cik labs pick and roll rollers viņš ir. Bet, ja mēs runājam tīri no tā, kuru bija visgrūtāk apsēdināt, stabili visvairāk bēlām bija no Artūra Ausēja, jo man arī bija spēles laikā epizodes, kur man šķiet, ka es turpat vien tā kā esmu atpalicis, nezinu,
divus soļus. Viņš tāpēc izmet to trojku, viņš tāpēc iemet to trojku. Un pareizi Valters teica par tām mākslībām. Es personīgi man šķiet neatceros, kas uzlicis uz viņu mākstību, bet To es neesmu aizsardzības speciālists. Jā. es vienkārši zinu, ko es daru. Un bet tā koncentrētā doma, ka viņš kurā brīdī var izmest un ka viņš kurā brīdī var pamānīt, tu īsti nezinās, kuru no tiem viņš darīs. Tas man personīgi tas bija smagākais. Bet Gustav, tev jau arī sanāca kaut kādā aizvēsturā, bet tomēr Bet kaut ko tu arī vari pastāstīt. Tad grūti salīdzināt, jo Ķilps nebija tajā līmenī, kad es vēl spēlēju basketbolu. Tad Ķilps nebija tik jaudīgs. Pastāstīt, ko atceries par Dārgo un Ausē. Nu, labi, Dārgo tu droši vien līdzīgi kā es nesedzu. Dārgo, jā, nesedz, un jā, man nav viedoklis par viņu, jo pret viņu bija forši spēlēt, jo zināja, ka viņš dos tikai piespēles un pats īsti nemetīs, un tad vienkārši nepalīdz. Tad, nu, jo es vienmēr sedzu kaut kāds metējs, un tad vienkārši galvenais bija nepalīdzēt, un man tas dārgais nebija jāsedz. Bet Ausējs, jā, jāpiekrīt, ka bija šausmīgi grūti, un viņam vēl tāds trash talks vienmēr bija. Nezinu, vai tikai ar mani, gan jau, ka ne tikai ar mani, bet tāds vienmēr bija sāpīgi, ka viņš iemet, bet viņš iemet daudz, un viņš izdarīja to, ko gribēja, un īsti pretzāles nevarēja atrast. Tā kā piekrīt jums. Jā, tā lieta, ka vairāk ar viņu, ka viņš tieši pat nebija tā runāšana tik daudz savā starpā, kā viņš vienkārši, man ir tagad atvērts paralēli, viņš izmet vidē 9,3 trojkas, nu, ja mēs nopaļojam uz augšu, kā parasti gribās nopaļot, 10 trojkas spēlē izmet, nu, tas nav īpaši normāli, un viņš arī regulāri trāpa, līdz ar to, nu, tas kaut kā bija, tas, kas krita, nu, kā lai to pasaka, sēdēja vienmēr uz pleciem, jo Ausējs jau par TLU vienmēr iemet. Visi iemet vienmēr par TLU, nu, tā vienkārši bija. Nu jā, tāpēc kaut kā, nu jā, tieši man, ja man personīgi, kuru no viņiem trijiem ir visgrūtāk nosekt, nu, droši vien Ausējs, ja mēs paņemam tādu, nu, ilgāku griezumu, jo tagad Ķilps, jā, viņš tur lēnām paliek arvien izteiksmīgāks un izteiksmīgāks, bet, nu, kaut kā, jā. Bet, nu, tas ir, jā, subjektīvi. Labi, un kurš tad būtu labākais 2025. gadā, pēc jūsu domām? Vērā to, ka Ausējs arī LBL sudraba izcīnīja. Ausējiem pagājušajā bija labākā efektivitāte no šiem trim kungiem. Un šo zonu viņš joprojām ir līmenī. Es dotu Artūram Ausējiem. Zini, jā. Tā kā Ventspils leģenda. Jā, jo, nu, droši vien, ka tā populāra atbilde būtu Ķilps, un Ķilps ir šobrīd tas arī, uz ko mums balstās izlasu sabraukums, tā kad Ķilps ir tā kā best of the rest, vai ne? No tiem spēlētājiem, kas mums nav Eirolīgā vai NBA, nu, Ķilps ir tas mūsu šobrīd viens no galvenajiem zinējiem. Bet, ja jādod par Latvijas-Igaunijas līgu, man arī gribās dot Ausē. Arī šī sezona īstenībā, kā Ventspils spēlē šobrīd, ļoti, ļoti uzteicams ir tieši Ausēja nesums, pienesums. Tā kā es arī laikam sliecos dot Artūram šo mūsu pēdiņās balviņu. Jā, tad jums ir divas balsis par Artūru Ausēju. Tad es aizstāvēšu Kristapu Ķilpu un iedošu viņam vienu balsi no savas puses. Man liekas, ka ja Liepājā mēs varbūt nenovērtējam to, ka viņš ir tiešām labs un likās, ka tā ir varbūt sliktāka komanda un ka viņš to nevarēs pārnest nākamajā līmenī, tad sākums varbūt EVFā bija grūtāks, bet ar katru spēli, ar katru mēnesi jau paliek ar vien labāk un labāk, un tagad jau viņš ir izteiktāks. Jā, Valter, tev ir kaut kas sakāms? Nē, es negribēju tā, ka tu pārtrauc sevi un dod man vārdus. Viņš gribēja pieteikties kā nākamais, tāpēc lūdzu, Gustav, pabeidz. Jā, es nezinu, kuras bija tie teikumā, bet jā, man patīk, kā viņš izskatās pēdējā laikā VFā, un viņš ir labākajā, varbūt ne labākajā, to mēs noskaidrojam, ka Zēļi varbūt tagad ir labākā komanda līgā, bet vienā no labākajām komandām viņš ir līderis, un arī Champions līgā viņš labi spēlē, tā kā es došu par Kristapu Ķilpu, bet Artūrs Ausējs ir mūsu uzvarētājs šajā nominācijā. Jā, vēl viena replika par Ķilpu. Viņš noteikti ir šajā mūsu mazās listas otrajā vietā, jo varbūt tas, ko tu beigās jau teici, ka varbūt sezonu viņš iesāk tā ļoti lēnām.
VF fāniem atceramies leģendāro uzbraucienu ķilpam, jā, un treneru Mārtiņu Gulbju vēl leģendārāko atbildi VF fanu klubam. Tad, nu, kopš tā laika ķilps ir lielu pienesumu veids, un zini, īstenībā pat gribās aizstāvēt, jo tāds sajūta, ka ķilps ir viens no šī brīža ienīstākajiem, nepamatot ienīstākajiem spēlētājiem, cik ir būts visādos dīvaina eksperta čatos, ja. Līdz ar to, nu, jā, tā kā ķilps ir stabila otrā vieta, un jā, es domāju, varam iet tālāk. Jā, gada labākais ārzemnieks ir mūsu nākamā nominācija. Nozīmē to, ka tas ir Latvijas, kurš spēlē ārzemēs, nevis Latvijā. Mēs esam izvēlējušies 3 galvenos kandidātus. Kā viens no tiem ir Kristus Porziņš, seko Dāvis Bartāns un 3. ir Rolands Šmits. Man ir jautājums, vai šī nav grūtākā nominācija, ko izvēlēties, jo nevienam nav bijusi tāda super jaudīga sezona latviešiem. Ne sezona, bet gads. Man tieši šī bija vieglākā, kur izvēlēties. Vai tu izvēlējies tā kā vienkārši Porziņš ir labākais un viņi nevar neizvēlēties? Tā kā viņš spēlēs augstāku. Būtībā, jā. Man ir apnicis, ka apbalvojumos ir kaut kāds Waters fatigue un tā tālāk, bet būsim reāli. KP vienīgais no viņiem spēlē NBA. KP NBA ir tagad, kad viņš ir vesels, viņš ir labs. Žēl, ka viņš nav bijis vesels bieži šogad. Bet es neredzu nevienu citu. Es neredzu, kāpēc, lai iedod Bertānu vai Šmitu. Nekas nav pret viņiem. Nekas nav pret viņiem. Nesaka, ka slikts sezonas bija, nesaka, ka slikti cilvēki vai spēlētāji. Vienkārši būsim realistiski. Šī būs tā kategorija, kad te nekad nebūs taisnības. Bet man gribās piekrist Dāvim un teikt, ka taisnība ir spēlētājiem, kurš spēlē labākajā pasaules līgā. Nu, kā var nedot Porziņam piedevām, atceroties Eiropas basketu, ja, kā griezās viss ap viņu tomēr abos laukuma galos. Man liekas, Porziņš bez variantiem, un tie abi atsevišķi Bertāns un Šmits ir 3. vietā, nevis 2. un 3. Bet vai jums tā viņa veselība netraucē šajā gadījumā, ka viņš puses spēles ir izlaidis? Bet viņš izlaiž puses spēles NBA. Es vienkārši veicu diskusiju. Mēģinu veikt diskusiju. Es saprotu. Es mēģinu aizvērt diskusiju, ja? Noslēgt diskusiju, jā. Nu, nav gluži daudz argumentu. Nu, Porziņš, jā, viņš nav bijis vesels daudz un ilgi, un Dievs dod viņam veselību, bet es nezinu, vai viņa tā slimība nav tik īpatnēja, lai viņš vairs nekad nebūtu tāds, kāds viņš bija. To mēs nezinām. Vienkārši, nu kā tu nedosi Porziņam balvu, kā tu neliksi Merzlikinu vārtos vai Šilovu? Ja vai Porziņam tad būtu jābūt katru gadu Latvijas gadu basketbolistam? Nē, tas ir citādāk. Viņam katru gadu nevajadzētu būt, jo vienkārši cilvēkiem patīk, kad pamainās uzvārdi. Tas ir vairāk uz tāda, nezinu, tur kaut kāda, es pat nezinu, uz emocijām tiek uzspiests. Nu, Žagars man šķiet tajā gadā bija gada basketbolists, jo viņš pasaules čempionātu nospridzināja, vai ne? Bet, vai tiešām Žagars ir labāks par Porziņu? Gražuls bija? Viens no viņiem, jā. Nu, labi, bet neviens no otrs nav labāks par Porziņu. Nu, ja mēs nosēžamies blakus pie viena galda un runājam par šo. Bet tas tā kā, dažādības pēc tas tā notiek vienkārši. Bet, Jā, un tajā gadījumā man liekas arī ir pareizi, ka iedot dažādiem cilvēkiem, jo tomēr tas tāds uzslava, tas tāds atzinums, ka, hei, tu biji labs šogad, un ja visu laiku dot vienam pašam cilvēkam, tad neviens cits nedabūtu tās uzslavas, un arī tas izskatās, man liekas, slikti uz tāda tīri no tāda, nezinu, vai mārketinga viedokļa, vai no stāsta viedokļa, ka mums ir visu laiku iedot balvu vienam cilvēkam, mums tikai viens labs basketbols, bet iedot vairākiem, katru gadu kaut kas pamainās, tad ir tādam vidējiem skatītājiem tāda doma, ka, wow, ir vēl labs, vēl viens labs. Ja par šo runājot, tad viņš tieši šogad
nebija pat labākā sezona. Viņš saslima play-offs ar Bostonu, izkrita. Eiropas čempionāts nebija mums tik izcils, tad varbūt jāiedod kādam citam. Jo tad, kad viņš izcīna titulu, tad viņam nevar neiedot. Tad, nezinu. Tagad ir tas gads, kad varētu iedot kādam citam. Manuprāt. Kam tu dotu? Es nezinu. Nice. Es iedodu Šmitam, laikam. Jo viņš ir stabila vērtība. Viņš ir tagad, piemēram, šo sezonu viņš ļoti labi spēlē FSA, lai arī ir sastāv problēmas FSam. Un viņiem nav vienkārši garo spēlētāji, bet viņš spēlē ļoti labi. Un, jā, vienkārši Porziņš nav bijis pieejams, tāpēc es iedodu kādam citam. Manā gadījumā Šmitam, bet es atbalstu, protams, Porziņu. Es vienkārši mēģinu pateikt kaut ko savādāk, lai mums visiem nav vienāds domas. No sērijas Porziņš, labi, ejam tālāk. Jā. Bet tā tad Porziņš, ja? Porziņš, jā. Jep. Abi. Labākais students Amerikā. Noah Williamsons. Roberts Blūms vai Rihards Vāvers. Alabama, Davidson un Washington State universitāte. Jā. Es vēlētos izteikties par to, lai arī pagājuši, kad mēs sākām šo podcastu. Šogad, kad mēs sākām šo podcastu, mēs bijām nenormālā hypā par Noah Williamsonu. Likās, ka visa pasaule viņam zem kājām un tūlīt būs NBA drafts un tā tālāk būs, bet tagad viņš ir tagad pārtransferējies uz augsts līmeņa universitāti. Viņš nedaudz pazudis tulkojumā un nedaudz izkrits ārā no rotācijas. Ne jau nedaudz, ļoti izkrits ārā no rotācijas. Un pēc tāda monstruāla 18+8, kas viņam bija pagājušajā Baknelā, piedāvā metot labu procentu, piedāvā metot trojku. Šogad tā statistika ir ārkārtīgi slikta. Un man patīk skatīties uz cilvēkiem no Bucks plus minus viedokļa. Tas nozīmē, aptuveni cik vērtīgs bija konkrētais spēlētājs, kamēr viņš bija laukumā attiecībā pret līgas vidējo spēlētāju. Un Noah Williamsons ir -4, kas ir tā kā plus -4 sliktāks nekā vidējais spēlētājs, vidējā komandā NCAA divīzijā. Kas nav labi, kas pavisam noteikti nav labi. Jā, šajā sakarā es esmu redzējis kaut kādus komentārus zem Instagram postiem, kur ir pieminēts Noah, ka no sērijas izmetiet viņu no mūsu komandas un tādas amerikāņu viedokļus. Jā. Es vienkārši zinu, ka viņš ir seniors, viņam ir pēdējais gads universitātē. Es nešaubos, ka viņš ir labs. Es domāju, ka vienkārši tie apstākļi, ka Alabama nereti izvēlas spēlēt ar tādu nedaudz mazāk kustīgāku sastāvu. Tāds, kurš vairāk ir switchable aizsardzībā un Williamsons īsti neiedars tajā. Liek domāt, vai tas Alabamas virziens bija tas pareizais, un varbūt kaut kurā brīdī sezonas laikā viņam būs iespēja, būs šāds izlausties, jo tas Baknela monstrs, kas viņš bija, tas nekur nav pazudis. Vienkārši tā izdevība varbūt nav īsti tā, kur ir visoptimālākā viņa. Varbūt tās varētu būt tā, ka spēlētājiem pirmo reizi jaunā komandā, jaunā vidē ir grūtības iejusties. Jo te, kad viņš pievienojās Baknelā, man arī ir atvērta statistika paralēli. Viņam pirmajā sezonā bija, labi, tad viņš bija arī jaunāks, protams, bet viņam pirmajā sezonā 17 spēlēs bija 1 punkts un 1 rebounds vidēji. Gluži tāda pati statistika kā šogad. Un tad otrajā gadā Baknelā viņam bija jau 12+6, trešajā gadā 17+8. Varbūt tās, ka tur ir tā atslēga. Nezinu, grūti spriest. Neesmu vērojis viņu. Viņa vidēji 8 minūtes. Jā, diemžēl sliktais tas, ka viņam nav vairs gadu, pa kuriem tā kā kāpt, jo viņš ir seniors. Cik ilgi viņš grasās spēlēt tajā koledžā. Ja kaut kāda ir tā iespēja viņam parādīt, hei, es joprojām esmu tas pats, kas es biju, un es joprojām varu nest pienesumu, tagad ir pēdējais laiks, kad to sākt rādīt. Jo marš mēnesā un ap
svarīgākajām spēlēm jau nekas nemainīsies. Šaubos, ka tur ir ārpus traumām kaut kas, ja nebūs kaut kā trauma, nekas jau baigi nemainīsies. Būs jau tas viss spēles ritms, spēles stils jau būs ieties. Jā, tas sliktākais jau ir tas, ka viņam tas pēdējais gads, un ka viņam būtu tikai jāspēr tas solis kaut kur, nezinu, būsim reāli Eiropas virzienā. Tad, piemēram, pēc tādas pagājušās gada sezonas varbūt viņš tiktu kaut kur augstākā līmenī. Ņemot vērā, ka viņš pelna visticamāk diezgan lielu naudu šobrīd Amerikā, tad vai viņam būs vēlme braukt. Es tagad kā piemēru nosaucu VF Rīgu vai Rīgas Zeļus pēc šādas sezonas. Arī labs jautājums. Jautājums, vai viņam būs vēlams spēlēt basketbolu vispār. Jo es arī dzirdēju, ka viņš nav baigi sajūsmā par to visu basketbolu lietu. Tieši tā, jā. Labi, ejam pie otrā mūsu nominanta Roberta Blūma. Tad es varu pačukstēt, ka šī ir mana izvēle, par kuras lieku savu balsi, jo man liekas, mēs nenovērtējam to, ka viņš jau pagājušajā gadā, lai arī viņam nebija tur super spilgta tā sezona, viņš bija pirmgadnieks un no Eiropas džeks, un viņš tāpat spēlēja, viņš tika laukumā, viņš varbūt nemet tur punktus un nespēlēja tur 25 minūtes, bet, piemēram, tu tikko minēji, ka no pirmajā sezonā met vidēji 1 punktu, un mums ir ļoti daudz tādi piemēri, kuri aizbrauc pirmajā gadā uz Ameriku un reāli sēž un silda soliņu un dzīvo svaru zālē. Tad Roberts Blums jau pagājušajā gadā spēlēja, un šogad tas kāpums ir jau reiz 2 pa lielam punktos vismaz. Tad esmu patīkami pārsteigts, jāsaka godīgi. Pārsteigts ar tieši to, cik viņš ātri adaptējas tajā vidē, un cik ātri viņš, jo, piemēram, šo zonu pagājušajā zonā viņam bija slikts procents no spēles, man šķiet 33% divpunktnieki, ko 31% no trojkas. Bet šo zonu viņš gūst to 10 punktus efektīvā veidā, 39% no trojkas, virs 40% divpunktniekos. Un arī skatoties pēc man mīļā box plus minus, uzbrukumā viņš ir absolūti vērtība, aizsardzība nedaudz pieklibo, bet, salīdzinoši maza auguma baltam aizsargam no Eiropas. Tas domāju, pārsvarā pieklibot. Bet tiešām viņš mani patīkami pārsteidz. Piedāvājam Davidsona ir konkurētspējīga universitāte salīdzinoši, kur samērā bieži kaut kur ir blandās ap March Madness, ap to top 64 un malac. Jūs man palabojat, ja es kļūdos, bet man liekas, ka Robertam Blūmam joprojām pieder Latvijas-Igaunijas līgas rekords gūtajos punktos. Man ar tā liekas, jā. Jā, es varbūt uz ātru roku tā nevaru teikt, atrast, vai ir kaut kas pamainījies, bet, katrā ziņā viņš to 41 punktu iemet. Iemest grozā mākā, aizsardzībā spēlēt vienmēr viņam ir paticis. Jā. Forši, ka to viņš arī pārnesis ir uz pāri dīķim tur tajā krastā. Ar to, jā, man ir jāpiekrīt, ka arī patīkams pārsteigums ir tas, kāda cipara viņam ir spēlējot. Patīkam arī skatīties, ka viņam ir 7 rebound spēlē. Ir spēles, kur ir 7 rebound. Viņam nav vidēji, bet kā viņš var ar savu 1,90 m vai cik viņam ir tur dzīvot starp tiem atletiskajiem džekiem. Jā. Es arī ceļu rokas gaisā, man arī Roberts Blums ir augstā vērtē. Tad varbūt pastāst par trešo nominantu. Cilvēku, kurš ir bijis viesis mūsu podkāstā. Jā, mūsu podkāstā labs draugs, viesis Ādažu topošā leģenda Rihards Vāvers. Pagājušajā gadā uz mazāku spēles laiku viņš bija ārkārtīgi labs no 3% viedokļa, 47%. Tikai viņam sezonas beigas nedaudz pabojāja gūtās traumas. Arī šīs sezonas ievada nedaudz pabojāja, ja nemaldos plecs, viņam bija problēmas ar pleci. Bet šo zonu, kad viņš spēlēs, lai arī tas procents ir gājis leju, viņš ir palicis, tas volījums ir gājis augš, viņš vairāk uzņems, ilgāk spēlē.
no 6 punktiem vidē spēlē uz 9 ir uzkāpis. Uzbrukumā viņš ir liels pienesums Washington State, un tikai aizsardzība ir neliels negatīvs. Kā jau atkal skatoties no Bucks plus minus viedokļa, atkal viņš ir pat negatīvāks spēlētājs aizsardzībā nekā Roberts Blums, par ko es nedaudz biju pārsteigts. Bet manuprāt, ar Vāveri tā saruna ir par to, ka viņam traumas nedaudz pabojājuši tieši šo kalendāro gadu. Un, ja nebūtu tās traumas, viņš būtu vairāk ieties, ātrāk ieties, un tie cipari būtu vēl uz augšu. Tātad jūsu balss iet par? Nu, es negribu būt pretādažniecisks. Es teikšu Rihards Vāvers. Un dēļ to jāsaka no Viljamsons, un tad izlems skatītāji, kas iegūs balvu virtuālo. Lai arī kā es gribētu teikt, no Viljamsons, jo vismaz zinu, ka man Gusam patīk no Viljamsons basketbola ziņā. Un viņš Labi, bija labs piebildu, ka basketbola ziņā, jā. Jā, un viņš bija tiešām ļoti, ļoti labs pagājušajā sezonā, bet šī sezona Alabamā, lai arī Alabama ir tiešām augsta līmeņa universitāte. Es laikam paraušos līdz tam hypam, kas ir pēdējā laikā bijis, un teikšu Roberts Blums. Super, apsveicam Robertu. Mēs varam doties tālāk. Balvu nosūtīsim. Balvu nosūtīsim, jā, lai atsūt savus. Sazināsimies, teiksim tā, un tad jau nosūtīsim. Jā. Galvenais, jā, rekvizīts atsūt. Iemet komentārus. Jā. Blums Power proteīnu smūtiju nosūtīsim uz Ameriku. Ok, labi. Gada izrāviens. Mums ir 3 nominācijas. Pieminēsim arī 4. Tā garām ejot. Nu, tad piemin visus 4. Labi, tad pirmais ir Toms Skuja. Nākamais ir Valdis Valters juniors. Trešais ir Gunārs Grīnvalds. Un jā, tas, ko mēs pieminam garām ejot, ir Jākaps Niedra. Kādi komentāri par šiem kungiem jums? Jā, nu es nezinu. Nu, man ir jāsaka, ka Toms Skuja liek gadu no gada. Jā. Un visās komandās, kur viņš ir spēlējis, viņš vienmēr ir spēris to nākamo soli. Labi, varbūt tās viņš pēc Spānijas atnāca uz Latvijas universitāti. Tas varbūt tās bija tāds solīts lejā, vai arī drīzāk solis atpakaļ, lai spērtu vairākus soļus uz priekšu. Līdz ar to, vai viņu mēs definējam kā tādu rītīgu gada izrāvienu, nezinu. Tāds izrāviens spēlētājs, mēs varam viņu nosaukt, viņš tāds karjeras izrāviens mūžīgs ir. Nu jā, bet tikai labi vārdi par Tomu Skuju, par Valdi Valteru otro, Valdi Valteru junioru. Izcils 18 čempionāts. Tas tādā viņa vārdā pagāja jauniešu izlases vasara, gribētu teikt. Jā, tas bija laba vasara viņam, labs gads. Un arī Gunāra Grīnvalda debitēšana Madrides Reāla komandā arī ir ļoti izteicama un ļoti uzsaucama. Tā ka es pat nezinu, kā mēs izvēlēsimies. Jā, nu, Skujas sakarā varbūt jāpiekrīt tev, ka tas nav varbūt tas gada izrāviens, bet nav bijuši daudz tādu spēlētāju, kur ir no Latvijas-Igaunijas līgas aizgājuši īpaši vēl sezonas laikā uz top 5 līgām. Pēdējo reizi tas bija Kārlis Šiliņš. Tad tagad, man liekas, tieši sezonas laikā, kad Toms aiziet, tas ir big deal. Bet, jā, es nezinu par Valdu Valteru. Man vēl joprojām tas ir tāds one hit wonder. Viņam vēl jāpierāda manās acīs, ka viņš var un ka viņš būs. Tā kā jā, es vairāk par Tomu Skuju šajā nominācijā. Dāvi, kāds tev viedoklis? Es piekritīšu visu cieņu Gunāram Grīnvaldam par debiju, visu cieņu Jākapam Niedram par
par LBLD sudrabu un par pievienošanos F-Rīgu. Un viss cieņa Valdam Maltram, jo es personīgi to negaidīju. Absolūti negaidīju, ņemot vērā, kā viņš spēlēs jaunas līgās, iepriekš, kā viņš spēlēs Ramenet līgā, pirms tā 18 čempionu. Tāds sasīk neliecināja par to, ka viņš varētu būt simboliskā piecinieka, viens no džekiem visā čempī. Un tomēr viņš kaut kādā veidā pārstāv jebkuras ekspektācijas, kas mums jebkuram bija. Nevis Andriens Anģels bija komandas uzbrukuma motors un līderis, bet tieši Valds Valters juniors, ko arī Twitterī mums norādīja gan Valds Valters seniors, gan Adolfs Mereti. Bet viņiem vēl kaut kas ir, manuprāt, jāpierāda. Līdzīgi kā Gustavs teica, ka viens turnīrs, jā, malets, viss cieņi, tiešām fenomenāli, bet tas, ka tas turnīrs tik ļoti random vietā, tik ļoti random tāds sprādziens un nekas no tā nav sekojis, nekas nav dzirdēts par to, kā viņiem iet vidusskolā Amerikā. Varbūt vēl nav tas laiks, kad viņiem dot šo balvu. Un pareizi saka par Tomu Skuju, ka tiešām cik daudz Latvijas spēlētāju uz top 5 līgām tiek sezonas laikā aizsūtīti. Jā, bet īstenībā jau nav arī tik traki. Šīliņš, Zoriks, Skuja. Pat gribētu teikt, ka salīdzinoši regulāri. Iespējams, ka pat Ķilps nākamais varētu būt. Nē, tas ir tāpat tās apbalvojami. Tas ir latviski sakot kruti. Vienkārši tas, ka tas nav arī nekas tāds, ka viņš ir, nezinu, tur uz NBA aizbraucis. No Latvijas Igaunijas līgas tas pats jau iepriekš pieminētais Blūms ir aizbraucis uz Ameriku un met gandrīz 11 punktus vidēji spēlē studentu līgā. Ja? Pēters Pins jau vairāk tomēr. Labi. Par ko balsojums tad? Es personīgi saku Toms Skuju. Toms Skuja ir uzvarētājs, jo mums ir 2 balsis par Tomu, un otram nemaz vārdu nedodam. Es tad saku Adrians Anģels. Arī īstenībā ļoti labi spēlē jaunais spēlētājs. Labi, nākošais gada jaunatnes izlases spēlētājs. Rolands Šulcs, 14,6 punkti, 4 rebounди, U20B divīzijas MVP. Valds Valters juniors, 14,4 punkti, 4 piespēles, U18 čempionu zvaigžņu piecinieks. Un U16 spīdeklis, latviešu puika no Amerikas, Benžamins Berē, 11,9 punkti un atvaino? Beruē, sorry. Un 11,9 punkti un 9 salikšos bumbas. Šeit es gan atdodu savu balsu par Valdu Valteru junioru. Šeit man tieši pretējs domas. Jo viņš uzspīdēja vispilgtāk, manuprāt. No U20 mēs to gaidījām, jo tā bija B divīzija. Varbūt ne, jā, mēs gaidījām, mēs to nepieprasījām, bet mēs cerējām. U16 no Benžamina Beruē mēs arī to gaidījām, jo viņš tur skaitās top prospekts. Lai arī viņš bija gadu jaunāks par visiem, mēs tāpat to gaidījām. Tad no Valda mēs to negaidījām, un viņi arī visaugstāk tika. Labi, B divīzijā uzvarēt. Tas arī apsveicam, bet man liekas, ka 18 čempions 4. vietu izcīnīt ir viņa plauktiņš augstāk. Jā, es tev piekritīšu. Es tev absolūti piekritīšu. Man nākamais iedot Benžaminu Beruē šo balvu, jo tomēr viņš ir gadu jaunāks, pie gada vecākiem. Tā izlase dabūja 6. vietu. Un te ir double 14 gadu vecumā. Man šeit viņam vēl turnīra laikā bija 14. Vai jā, kaut kas samlīdzīgs, vai tikko palika 15. Un
visu cieņu viņam, bet visu cieņu Rolandam Šulcam, bet, kā teicu, no tās ilgas gaidīja to ko tādu, un tur bija daudz labu spēlētāju. Manuprāt, ja nebūtu Rolands Šulcs, kā cits būtu, vienkārši pārņēmis to MVP balvu. Un Valds Valters uzspīdējis spožāk, viņš parādījās tagad Latvijai to visvairāk vajadzēja. No viņa gaidīja mazāk nekā no citiem spēlētājiem tajā izlasē, un gada jaunas izlases spēlētāji balvas dot tieši viņam. Kāpēc ne Rolandam Šulcam? Jo B divīzija, tā komanda bija jau tā super jaudīga, jau tā no viņas gaidīja. Uz papīra. Jā. Manuprāt, tas, ka viņš ir U20 MVP, arī nebija vienbalsīgi. Tur bija vairākas opcijas. Un ja viņš nebūtu cits būtu uzspīdējis spožāk, un viņš nebija tāds key faktors, kāds bija Valds Valters juniors savā izlasē. Ok, tad mēs runājam tikai par Jānu Cilsēm. Par to, kā Šulcs spēlē Latistā, tas mums īsti neinteresē. Nē, ok. Nu, es aizstāvēju Šulcu tieši no tā aspekta, ka viņš spēlē līdervienībā. Viņš spēlē komandā, kam ir uz to brīdi 15 spēlēs, 14 uzvaras. Viņš met vidēji gandrīz 8 punktus. Pagājušajā gadā meta 3. Līdz ar to viņš ir pielicis krietni. Atļauj apstīties arī paralēli efektivitāti. To es tik ātri neatradīšu. Nu, viņam ir vairāk reboundu, viņam ir seškāršojušies rezultātīvās piespēles rādītājā cipari, ja, no 0,3 uz nepilniem 2. Tā kā, Džeks spridzina. Viņš normāli mauc rozā tertajā komandā, un tā gribās teikt, ka neizskatīt viņu kā opciju cilvēku, kurš, jā, B divīzijā, bet es esmu spēlējis B divīzijā, tas basketbols tur nav vienkārši. Viņš tur met 11 punktus, ir turnīra MVP. Vārds, nolikt Šulcu arī tā liekas nepareizi. Es savu balsu atdodu viņam. Tāds kā paliec Jāņos, jo mēs esam 2. Tu esi 1. Jā, bet es aizēju kā uzvarētājs. Es jūtos mentāli uzvarējis, kā Maks Verstapens šo sezonu. Man bija pēdējais vārds. Un pēdējā lieta par Valdu Valteru junioru. Viņš pēdējos 2 pēc kārtas Ādažu Gaujas svētkos, pilsētas svētkos ir palicis aiz komandas, kurā piedalos es. Un svarīgi pieminēt, ka šajā komandā piedalās arī Ričards Greitāns un mūsu abi tēti, kuri ir U55 kategorijā. Tas ir over 55 kategorijā. Līdz ar to vēl viens iemesls, lai tomēr jūs vēl pārdomātu un nobalsotu par Rolandu Šulcu. Jums ir tāda iespēja pēdējā dot. Pirmo reizi. Jā, dāvējam, tad tālāk uz nākamo nomināciju. Gada leģionārs. Pretī. Gada leģionārs Latvijas komandās. Pirmais ir kā viņš izrunā? Jusufs. Jusufs Sanons. Maikls Antonijs Randolfs juniors no BK Ventspils pagājušā gada sastāvā. Sanons no pagājušā gada VF sastāvā. Ja kāds to nezināja. Tad trešais ir Frankijs Fiedlers no šī gada Rīgas Zēļiem. Vai jums ir kāds komentārs? Frankijam. Jā, absolūti. Frankijs Fiedlers, viņš nospēlējis 3 mēnešus. Viņš ir labi spēlējis, bet viņš neko vēl nav sasniedzis, neko nav uzvarējis. Un tas, ka tev vajadzēja Randolfu pārstāvēt to klubu, pateikt, jo cilvēki nezināja, tas kaut ko nedaudz arī pasaka. Līdz ar to es saku, ka Sanons, LBL zelts, Igaunijas Latvijas zelts, Užģels kausa MVP. Jā, un piedāvājumā LBL play-offs viņš tiešām labi startēja, līdzīgi kā Igaunijas Latvijas play-offs. Neapstrīdams pagājušā gada VF modeļa līderis. Man arī par Randolfu negribās tik ļoti viņa zemē mest, jo likās, ka viņš tajās sezonas beigās vienkārši iekāpa citā līmenī un pret Zeļiem pusfinālā tur neviens nevarēja tikt galā ar viņu. Latvijas play-offs, arī Latvijas Igaunijas līgas play-offs viņš bija jau daudz labāks
nekā regulārajā sezonā, bet, jā, es piekrītu, ka Sanons bija. Viņš pat nebija īsti Latvijas-Igaunijas līgas līmeņa spēlētājs. Viņš ir vienkārši labāks par to. Viņš arī izcēlās katrā spēlē un katrā epizodē. Lai arī cik āršķirīgs viņš nebūtu, un arī kā viņš man nepatīk, bet viņš ir labs basketbolists un noteikti, manuprāt, labākais leģionārs 2025. gadā Latvijas komandās. Es gribētu īstenībā šajā trīniekā pievienot vēl vienu spēlētāju. Es par viņu nebalsošu beigās, vienkārši arī garām ejot. Man šķiet, ka viņš ir jāpiemina. Ir sanācis viņš pakomentēt Ventspils spēles, līdz ar to ir iekritis acīs Kamerons Šeltons. Vai tas jums kaut ko izsaka? Cik būtu triple double? Nu labi, tas nav rādītājs, bet zināmā ziņā tas ir arī tas, kāpēc es to saku, jo viņam ir vidēji 17 punkti. Viņam ir vidēji 6,5 rebound un vidēji 5,6 asist. Visos šajos trijos nozīmīgākajos basketbola rādītājos viņš ir top 20 līgā. Attiecīgi par atlikušajām bumbām viņš ir 20. Un par iemestajos punktos viņš ir mazliet kaut kur pazuda 8. vietā un asistos viņš ir 5. vietā. Līdz ar to plus komandā, kas ir 3. vietā līgā. Nu, man liekas, ka arī viens no spēlētājiem, kas ir vērts pieminēt. Redzēsim, kā Ventspilī gan ies tālāk sezonas laikā. Ja par šiem trim spēlētājiem, nu, man ir laikam arī jādod cepums Isufam Sanonam. Nu, viņš ir vienkārši tas, ko Gustavs pieminēja. Nu, viņš ir līmeņa augstāks spēlētājs par visiem pārējiem diviem. Nu, vēl mēs varam, protams, pieminēt Justinu Makoju, kurš zaļos pagājušajā gadā dominēja sākumā. Un pēc tam aizgāja uz Izraēlu. Neatceros precīzi nosaukumu komandas, un tagad spēlē ACB līgā, piemēram. Tā kā, ja viņš būtu nospēlējis vairāk, tad tā būtu diskusija, vai Sanons vai Makojs. Bet tā kā viņš nospēlēja tik maz, tad mēs nemaz neiekļāvām viņu mūsu mazajā sarakstā. Šajā kalendārā gadā viņš šeit nespēlēja Latvijas komandas. Jā, tā taisnība. Viņš nav. Es pieminēju, ja viņš pat vairāk spēlēs, tad viņš būs diskusijā. Tā kā jā. Man vaina, jā. Nākošā kategorija. Gada treneris, kur, manuprāt, diskusijas būs mazākas. Piedod. Iepriekšējā sanāca uzvarēja. Jā. Gada treneris Ainārs Virziņš, Mārups basketbola komandas Sudrabs Albaldī, kā arī U20B divīzijas čempions. Ainārs Bagatskis, Ziemeļa Eiropas basketbola līgas čempions ar tā vietu Rumānijā. Polijā 2. vietā, Eirogasā 9. vietā grupā. Un Jānis Gailīts, kurš Vācijas Bundeslīgā sasniedz 8. vietu un savukārt izcīnīja ar Sintēns MBC Vācijas kausu, kā arī Strasbūrā pašlaik ir 4. vietā 13 spēlēs. Jānis Gailīts, vai ne? Yep. Jā. Jānis Gailīts, bet ja Jāni Gailītu sauktu Ainārs, tad šī būtu izcila tabuliņa. Jo, nu, laikam puse no uzvaras Latvijā ir, lai būtu labs treneris, ja tevi sauc Ainārs. Ainārs Bagatskis, Ainārs Virziņš, viņš tāds apmulsis izstāsta mazliet par to, ko es saku. Kamēr līdz Latgalei aiziet informācija, paiet laiks. Nu, jā. Bet, Okay, vai mums ir ko diskutēt šajā nominācijā? Nē. Tad laikam ejam tālāk. Treneris Gailīts ir malacis. Arī nosūt rekvizītus, un tā jau Blūms power, jā, kā saka. Jā. Labi, lielākā vilšanās. Labi, es arī paturpināšu. Lielākā vilšanās ir tātad Latvijas izlases sasniegumi, panākumi Eirobasketa turnīrā.
Rīgas VF Čempionu līgas kampaņa. Un kā trešā pozīcija mums ir arī variants Porziņa veselība. Visas trīs cienījamas izvēles. Nu, vīri, ko tad? Grūti izvēle, godīgi sakot. Ja es saucu iepriekšējo par grūti, kur bija jāizvēlās labākais ārzemnieks, tad laikam šī ir tomēr sarežģītāk. Jo arī kā negribētos teikt, ka es tā kā nedomāju, ka Latvijas izlases sniegums Eirobasketā bija vilšanās. Es to kaut kādā mērā sagaidīju, bet es tikpat ļoti cerēju, ka mēs būsim tālāk. Tad VF Čempionu līgā ir kā Rīgas Dinamo kādreiz tikai zaudējumi, un Porziņa veselība tā arī ir stipra vilšanās, jo likās, ka pēc Eirobasketa, līdz Eirobasketa un pēc Eirobasketa, ka viss būs sakārtojies, tad tagad atkal ir mistiska slimība un nezinām, kā būs tālāk. Tā kā nezinu pat, par ko atdot savu balsi. Parunājiet, un es izdomāšu. Lielu spiedienu un cik daudz sagaidīja Latvijas nācija un Latvijas divāna eksperti un komentāri sportcentrā un komentāri X-ā, komentāri Instagramā no Latvijas izlases Eirobasketā. Viņiem jau cēla pilsņu un cēla pieminekļus un teica, jebkāds zemāks par pusfinālu ir bez mazai vilšanās, ka ceturdaļfināls ir obligāts. Un tas, kā viņi nosartēja, un tas, kā viņi izskatījās tajās spēlēs, kur tiešām izskatījās nebaudāms tāds, pat nebaidītos teikt, šautauts Edijam Šlesaram Antiņu basketbolu. Tas aizstāvot visas nācijas viedokli, es teiktu, ka izlase Eirobasketā bija absolūti vilšanās, jo VF Čempionu līgā kaut kas līdzīgs bija sagaidāms. Nezinu, vai kāds baigi gaidīja, ka viņi diši labāk startēs. Grupā, kur ir Slovākijas čempioni un Ungārijas čempioni, tu nesagaidi to, ka viņi vismaz nevis izkļūs, bet tiks play-inā. Tā kā, man liekas, ka tas ļoti liela izgāšanās tā ir. Ņemot vērā, kā viņi startēja pagājušajā gadā Čempionu līgā. Ņemot vērā sastāvu izmaiņas, tas, kas viņiem starp piesniekā iet 18-gadīgs Adrians Anģels, visu cieņu viņam. Bet tomēr viņš iet sākuma sastāvā iet Rodrigo Būmēsters. Tā varētu būt lielākā vilšanās. Tavs saroda brālis citu starpā. Bet, es nezinu, man atkal tā kā gribās uz tā pusi šoreiz liekties, ka es no čempionu vienības, Latvijas čempionu vienības sagaidu mazliet vairāk uz starptautiskās skatuves, jo mums jau nav īstenībā Latvijas komandas, kas spēlē uz starptautiskās skatuves. Paldies Zeļiem. Mums tagad ir komanda Ziemeļlīgā. Jā, un arī Valmierai, kas šogad labi startē, bet tā Čempionu līga, kas it kā vēsturiski kotējas augstāk par Ziemeļlīgu, kas tomēr ir ienākusi nesen. Man mazliet žēl, ka pa 7. kanālu neredzēsim VF Rīgas spēles. Līdz ar to es gribētu likt uz VF, bet tas, ko atspēkojot Dāvi teikto, problēma jau vairāk ir tajā, ka nav tā budžeta, nav iegādāti tie spēlētāji, kas varētu labi startēt šāda līmeņa, šādas kategorijas sacensībās. Līdz ar to es gribētu teikt, ka vilšanos ir sagādājis nevis Mārtiņš Gulbis ar savu komandu, bet šī sastāvu komplektācija. Tas ir tas, kas pietrūkst manā skatījumā. Budžets, jā, tur arī visas tās peripētīs, kas kulāros, jā, ir par to, kā tika veidots budžets saistībā ar krastu mačiem un visu to, visām tām naudas afērām, kas tur bija. Tā kā, jā, es vairāk skatītos vadības virzienā. Ja varētu tā izteikties. Un tā kā izvairīties no lodēm. Tā. VF Rīga vadība? Lielākā vilšanās? Jā, izgriez ārā šo īstenībā. Visu cieņu VF-am. Viņi joprojām ir Latvijas čempioni. un iespējams, ka arī šogad viņi šo titulu izcīnīs. Bet, jā, kaut kā, mazliet žēl, ka vienkārši tas, ko es jau teicu, mazliet žēl, ka viņus uz Eiropas skatuves mēs vienkārši neredzam.
Un mēs aizējām uz Champions League spēlēm tieši šādā pašā sastāvā. Un mums ir jāklausās, kā VF Rīgas fani pārmet pa tēmu spēlētājiem bez rupjībām ļoti, manuprāt, korekti, kā tas pienākās tādā Eiropas attīstītā valstī, kuriem faniem ir ļauts izteikt kritiku spēlētājiem, un pretī mēs vēl saņemam galvenā trenera pārmetumus šiem te faniem par to, no sērijas, ko viņi atļaujās. Līdz ar to, jā, es īstenībā ar augstu pacelt galvu. Esmu gatavs teikt, ka Rīgas Vefs ir šī gada lielākā vilšanās manās acīs. Paldies! Pilnīgi piekrītu Valtram. Dāvis ēdies 2, jā. Par to tu vari iesākt nākamo nomināciju. Tev būs tas gods. Lielākais pārsteigums. Mums ir 3 kandidāti. 3 cieņpilni kandidāti. Pirmā ir U18 izlase ar izcīnīto 4. vietu Eiropas čempionātā. Otrais kandidāts ir Reinis Lācis, 76ers skauts, uzsācis darba amatu Ziemeļamerikā. Un trešais ir Kristapiāna Čenok, noziedzīgais gaids Eirobasket priekšvakarā. Es varu vienu arī tādu garām ejošo par pārsteigumu lielāko. Es gribētu vēl izteikt, kā tāds honorable mention, jā, ka varētu iedot Dināru Zauram, jeb Rīgas Zeļu jaunajam talismanam. Arī kā tāds pārsteigums, kas ir izšķīlies no olas Ziemassvētku priekšvakarā. Arī tomēr skaisti Dināru Zaurs, jā. Arī tāds pārsteigums. To varbūt varējām arī pie iepriekšējās nominācijas pie gada vilšanās. Pie gada vilšanās. Varam savienot kopā. Dināru Zaurs. Labāks maskots nekā Valmērē. Glāsmens, jā, zaudē šoreiz Glāsmens. Un LU profesors īstenībā, LU profesors staigāja vai arī rāpoja, lai šie varētu skriet. Valmieras maskots burtiski skriet. Labi. Varbūt nomināciju vajadzēja gada maskots. Gada maskots, jā. Dināru Zaurs būtu pirmajā vietā, manās acīs. Lai vai kā. Atgriežoties pie īstenībā arī tādas mazliet atslodzes nominācijas manās acīs, par Jānu Čēnoku, pasmaidīsim. Bija, atcerēsimies, vienmēr visu dzīvi atcerēsimies, ka tā notika. 18 izlasēji man gribās teikt, ka tas ir tāds apgāja FIBA sistēmu mazliet, zaudējām 3 spēles grupā, uzvaram 8. finālu, uzvaram 4. finālu. Būtu vēl paveicies, būtu vēl īstais gads, ar 2 uzvarām tikt uz pasaules čempionātu. Labi, tādā ziņā nepaveicās, bet tāpēc es kā 18 negribu šajā amploā ielikt. Bet Reinis Lācis, 76ers skauts, īstenībā arī izmetoši to pašu vārdu. Arī nezinām, kāds tas viņa amploā īsti ir, ko viņš tur kā 76ers skauts īsti dara. Gan jau, ka šī informācija ir pieejama, es vienkārši to nezinu. Bet gribās teikt, ka Reinis Lācis ir bijis pārsteigums. Jebkurš latvietis augsta līmeņa līgās ir liels notikums mūsu mazajā valstī. Tā kā es uzreiz savu balsi nolieku Reinim Lācim. Jā. Man ir līdzīgs domas. Es varbūt vairāk par to 18 izlasu tādā sakarā, ka tas pārsteigums bija pēc tam grupu spēlēm, ka viņi pamodās, bet tā pašā laikā tajā komandā bija pietiekuši daudz talantu, lai viņi pieceltos. Un arī labs treneru soliņš bija viņiem. Un viss salikās un varbūt bija pārsteigums, bet jā, tas nolikums tiem turnīriem ir tāds interesants. Un, es arī savu balsu dodu par Reinu Lāci. Biju šokā, uzzinot tās ziņas, patīkamā šokā. Un forši, ka var cilvēks parastais tikt līdz NBA arī nespēlējot labu basketbolu. Forši. Izteikties nezinu. Balsojums jau izteikts. Bet par ko tu balso? Ja kādam interesē, es balsotu par U18 izlasi. Jo pēc pirmajām dienām, pēc grupas spēlēm likās, ka viss ir sāks ar burtu D, beidzas ar Irsā, bet beigās bija
tīri ok un diezgan pārsteidzoši. Jo, jā, tas Džeki sastāvs Melečs, bija uz papīra labs. Tas sastāvs, pareizi sakot, bija labs. Bija jaunieši Eirolīgas spēlētāji, bija spēlētāji no labajām sistēmām, no labiem klubiem. Un tas viss kaut kā nedaudz fonā aizgāja pēc tām grupas spēlēm. Un beigās tie atslēgas spēlētāji bija tieši tie spēlētāji, kuri varbūt netika izcelti pirms turnīra kā potenciāli komandas līderi, bet viņi paņēma to lomu un aizlūga to komandu līdz pusfinālam. Un pat līdz spēlē un pat līdz nebija īsti cīva spēle par trešo vietu, ja es pareizi atminos. Tu pareizi atminies, jā. Jā. Runājot par U18 izlases, gada komandu, nominācija gada komandu, 3 kandidāti, U18 izlases, U16 izlases un U20 izlases. Neviena pieauguša izlase, neviens klubs netiek pārstāvēts šajā nominācijā. Jā, nu šeit es savu balstu dotu par U16 izlasi. Jo, manuprāt, diezgan liels pārsteigums, ka mēs U16 varam būt konkurētspējīgi, ņemot vērā faktu, ka mēs vienmēr skatāmies tie vēlē bērni, kuri vēlāk attīstās, vēlāk nobriest, un vienmēr tie teicieni, ka atbrauc arī, kur nezinu, spāņi vai gruzīņi vai serbi, kuriem jau ir bārdas, un mums neviens matiņš vēl nav izaudzis. Tad šeit mēs tiešām tas bijām. vienkārši par tevi ir. Nu, arī par mani, jā, arī par tevi. Nu, bija tādas. Jā, nu beidz. Tāda komentāra. Nu jā, bija laba komanda, bija labs turnīrs. Ja nemaldos, bez zaudējumiem gāja visu turnīru līdz paklupa beigās un netika pie medaļām, bet tik un tā, man liekas, super sasniegums priekš tā vecuma, priekš tā, ka tur bija jau pieminētais Benjijs, kurš bija gadu jaunāks, viņš bija līderis, un tur bija vēl gadus jaunāki Džeki. Tā kā nenoniecinot pārējās izlases, manuprāt, tad U16 bija mana gada komanda. Ok, nu labi, nu es paturpināšu. Kā jau diezgan ierasts, vienmēr sākšu ar to, kas novirzos no tēmas. Arī U16 dāmas izlasīja, kas 4. vietā šogad palika. Viņām 3 uzvaras, nevis 2 uzvaras bija nepieciešams, lai tiktu līdz solim, līdz piedestāli. Bet tā kā jā, nu arī sveiciens viņām, ja mums kāds klausās. Bet nu es atkal uz to U20 liecos, nu, uzvarēt turnīru tāpat ir uzvarēt turnīru. Tas vienmēr ir daudz iespaidīgāk kā palikt 6. vai 4. Uzvarēt turnīru ar man šķiet 7-0 vai ne? Jā, Jā, nu tas ir atkal tā ir tā jau tā kāda uzvarētāja mentalitāte. Nu, es tā kā laikam vērtēju to augstāk. Bet arī, nu, protams, tie džeki spēlēja A divīzijā, šie džeki spēlēja B divīzijā. Nu, šī nav viegli. Šī ir pirmā reize, kad ir jākas galva un jādomā man mazliet vairāk kā pie citām kategorijām. Dāvi. Nonāksiet pie kopsaucēja, jo man līdzīgi kā Valteram tiešām jākas galva un jādomā par ko. Jo visi 3 izlases ir pelnījuši. Visi 3 izlases ir parādījuši labu sniegumu. Visi 3 izlases sasnieguši kaut ko. Un, laikam, tā šī, par ko balsot, ir vienkārši tīrā preference. Un to pasakot, U20 nav bijusi neviens apbalvojums. Un tā izlasē joprojām nebūs neviens apbalvojums, jo es piešķiršu balvu U18 no manas puses. 4. vieta ir 4. vieta. Piedāvājumi cilvēki saka, ka U18 ir smagākais vecums, kurā izcīnīt godāli. Bet nav godīgi. 18 ir parasti tas ir, nu, nevienam, Nu, sasniegums. tikai U20 ir. Jā.
Nu, U18 parasti ir tas spēcīgākais turnīrs. Jā. Nu, bet ar visu to es laikam atgriežos pie Gustavā sacītā, un es laikam dodu savu balsu U16. Jo tomēr, ja mēs paskatāmies, ka ir uzvarēta Grieķija, ir uzvarēta Itālija un Turcija, es man laikam jāvērtē, tas ir vēl augstāk kā pirmā vieta U20 B divīzijā. Tas ir bijis labs čempionāts. Treneris Edijs Lesers, vai ne? Piedod autu atkal ar savu 18. Zaudē. Jā. Bet mēs esam nonākuši līdz noslēdzošajai nominācijai. Mazliet ar humoru šī. Un tā tad nosaukums ir Gada žurnāļuga. Tas ir 3 nomināti. Jeb 4. Bet kopā iet pirmie 2. Tas ir Kristians Dilans ar Andreju Siliņu, jeb LV basketbols. Tad ir, protams, leģendārais žurnāļuga ģenerālis AI. Un spilgtākais, skaļākais žurnāļuga Latvijā. Ādolfs jeb Kristaps Valters. Tas nejauši, kā mums Valteri 3 paudzēs ir bijuši šajā sērijā. Cik leģendāra ģimene, vai ne? Jā. Basketbols izdevies viņiem visiem. Ir, jā. To gan nevar noliegt, vai ne? Bet es, tā saka, ar kolēģiem nelikšos. Es uzreiz savu balsu sadodu LV basketbolam un nolieku mikrofonu. Es arī savu balsu atdodu LV basketbolam, bet Ādolfs bija super šovmens, lai arī cik interesanti un nevajadzīgi un dažreiz arī smieklīgi viņam sanāk pateikt lietas, kas varbūt citreiz būtu jāpaklusē, bet viņš ir īsts šovmens, tāds kāds mums Latvijā nav. Viņš arī dara labas lietas, bet jā, Kristiāns un Andrejs ir top basketbola žurnālisti. Tāpēc arī man balstiņi iet pie viņiem. Ja mēs runājam par tīru žurnālistu, par žurnālistiskajām spējām, protams, ka Dilans un Šiliņš ir... Siliņš, sorry, atvainu. Jā. Ir līmeni augstāk. Bet, ja mēs runājam par tīru personību, kas ir basketbola žurnālistikas aprindās, mans ir saka Ādolfs. Ādolfs ir pelnījis šo balvu, jo tas, cik izklaidējoši viņš ir, cik ļoti, jā, reizēm rēcīgs, reizēm nedaudz, tev gribas vienkārši teikt, ok, un reizēm pat varbūt kaut ko intelektuāli viņš pasaka, bet tomēr viņš vienmēr pievērš uzmanību, un tas tādai ētera personībai, tā ir ārkārtīgi laba īpašība. Bet tu atkal zaudēsi. Un ar to mēs varam arī noslēgt mūsu 2025. gada pēdējo epizodi. Apsveicam visas balvas ieguvējus. Kā jau sūtiet pasta indeksus komentāros un atsūtīsim trofeju. Jā, Valter, ko? Es gribēju vienkārši atvadīties, novēlēt visiem foršu jauno gadu. Novēlēt visiem pacietību, mieru virs zemes. Un jā, lai mums visiem nākamais gads tikpat ražīgs, kā bija šīs gads. Un vēl ražīgāks. Lai visiem viss izdodas. Un vēl ražīgāks. Lai visa kā un nekā par to. Kaut kā tā. Labi. Čau. Čau. Čau.